Mazliet dziļāks, lai viņš tev nepazūd. Jā, striķīt tur, striķi tur. Šoreiz slīcē vietā manekens ar boju, kas Dubkalna karjerā topošajiem ūdens slīdējiem staigājot un rāpojot zem ūdens esot jāatrod. Šī Jānim Austrumam esot jau 11. grupa kopš 2001. gada. Nodrošinājām ūdenslīdējus un strādājošais, teiksim, jā, nodrošina ūdenslīdējiem ar virvas palīdzību, redziet, signāla galva palīdzību, jā, tiek novadīts uz nepieciešamo vietu, kur šis te manekens guļ, un viņš jāatrod, teiksim, dodam signālu paraustot šo virvi, jā, un atkal viņu aizved sāņas un atkal uzved virsū. Tātad šī sadarbības starp diviem šiem ūdenslīdējiem, tā ir ļoti svarīga, lai precīzi varētu veikt šo darbu. Jo, teiksim, šeit ir manekens un boja, īstenībā, kuri noslīkušies, to mēs nezinām, tikai aptuveni kaut kādas norādes ir uz to, un tas parasti ļoti neprecīzi. Pirms mācību uzsākšanas esot stingra atlase, un tikai labākie tiekot līdz galam, iegūstot otru profesiju – ūdenslīdējs glābējs. Šādi kvalificēti glābēji valstiskā līmenī esot deficīts. 24. septembra rītā Dubkalnu karjerā mācības stundā aizvediet 10 topošie ūdenslīdēji. Ar to esot jāsaslimst. Tā par ūdenslīdēju darbu stāsta Jānis Austrums. Viņa prāt darbs esot pietiekami smags un nepatīkams, bet vajadzīgs. 10 puiši grupā, teiksim, viņi pēc 4 nedēļu apmācības 160 stundu kursa iegūst šo te kvalifikācijas paaugstinājumu. Faktiski otro profesiju, jā, tātad ūdenslīdējs glābējs. Pietiekam republikā trūkst viņu, arī pašvaldībās trūkst. Teiksim, ugunsdzēsības kolēģis šobrīd šo te akreditētu programmu piedāvā apmācībai. Un puiši diezgan sekmīgi. Teiksim, pirms tam dabiski ir atlase. Atlase ir fiziskie rādītāji, veselības pārbaude pietiekami stingra. Klātienē glābēja mācības vēroja Rīkšķilas vidusskolas 6. klases audzēkņi. Tagad viņi saprotot ūdenslīdēju darba nopietnību. Kā jums liekas, tas izskatās vienkārši izglābt cilvēku? Nē. Kāpēc? Smags cilvēks. Un arī smaga aparatūra, lai visu to uzvilkt un tad iet ūdenī. Tad tik ātri nemaz nevar aizsteigties palīgā, jā? Jā. Un kamēr to visu uzvilkt. Kamēr sataisās. Kamēr vēl aizpeld. Bez mācību vērošanas lietienajā pirmdienā skolniekiem esot arī citi Dubkalnu karjera vizītes mērķi. Šodien mēs nākam tādā saliedēšanās pasākumā, kurā ir apvienoti vairāki faktori. Viens no tiem ir mēs sadraudzējamies visi savā starpā, otrkārt mēs iepazīstamies ar ūdens pazīmēm dabā, un treškārt mēs šajā karjerā gribam stādīt kokus un padarīt kādu labu darbu, sakopt savu apkārtni. Koki Dubkalnu karjerā tiekot sastādīti 2 reizes gadā, pavasarī un rudenī. Kā skaidro Dabas parka pārstāvi, strādāt gribētāju skolās esot daudz, vienīgi nesot pietiekami daudz stādu materiālu. 24. septembrī ar mazo ikšķilnieku palīdzību tikšot iestādītas aptuveni 250 priedītes. Laura Liepiņa, Zane Tereško, Ogres televīzija.